domāju, ka maz būs tādi, kas vismaz ar niecīgu sirds daišos nevar šo dienu neuzskata par saviem svētkiem. Taču tālāk rodas viens konkrēts jautājums. Ko mēs svinam? Kā mēs katrs to saprotam? Man atbilde ir tāda, ka mēs svinam to dienu, kad pirms 89 gadiem latvieši izdarīja izvēli starp cietumu un starp brīvību un izdarīja izvēli par labu brīvību. Un ar ko mēs šodien viens otru sveicam? Ar to šodien viens otru sveic latvieši. Un tad ir tālāk jāuzdod sakojoši loģisks jautājums. Vai šī brīvība, ar kuru mēs sveicam, latviešiem tiešām ir vajadzīga un vai tā ir nozīmīga mums katram? Šodien kāds pazīstams naktsklubs rīko vienu neatkarības dienai veltītu pasākumu. Ētiski apsvērumu dēļ šo naktsklubu nesaušu vārdā, bet galvenā doma ir tāda, ka katrs, kurš ieradīsies uz šo pasākumu, samaksās par ieejas biļeti, visas naktas garumā varēs lietot alkoholu bez maksas neierobežotā daudzumā. Citiem vārdiem, valsts svētki kā piedzeršanās svētki. Iespējams, ka kāds arī šeit saskatīs, zinām, brīvības pazīmi, bet vai tā ir tā brīvība, par kuru 18. novembrī 18. gadā cīnījās mūsu senči? Šodien gribētu runāt par brīvību dziļākā izpausmē, par brīvību dziļākā būtībā un uzdot jautājumu, vai tā mums ir vajadzīga. Ja pieņemsim vidusmēru latvietim uzdot jautājumu, vai viņš vēlas doties dzīvot cietumā? Viņš pateiks, kas par muļķīgu jautājumu? Protams, ka ne. Tad viņam teikt, bet tur taču labi varētu barot. Kas par to es gribu dzīvot brīvībā? Tad iet vēl tālāk, viņam nāk piedāvājums. Bet tur šajā cietumā dzīvos arī tavi radi, draugi, labie paziņas. Jūs visi būsiet kopā, jūs visi dzīvosiet cietumā. Nē, kāpēc brīvībā ir labāk? Labi, iesim vēl tālāk. Varbūt ne tikai barība, pārtika, bet arī skaista mūzika, laika un pieklājīgi ļaudas apkārt, skaistas sienas, citiem vārdiem zelta krātuņi, zelta būrītes, par tev rūpējās, varbūt pāris reizes nedēļā nāk masieris. Viss ir tā, kā tam jābūt, viss ir tā, kā gribētos, un tad cilvēks sāka domāt. Bet kas būs tur ārā? Ārpus šīm cietuma sienām. Tur būs jāstrādā, tur būs jāuzņemās atbildība, tur būs jāriskē. Bet varbūt tiešām šeit, kur man visu piedāvāja vienkāršāk. Manuprāt, problēma ir tā, ka pārāk daudz latviešu šodien izdara izvēli par labu cietumu. Brīvības trūkums, jeb cietums, parādās tajā brīdī, kad mēs nespējam vai negribam būt mēs paši. Neatkarīgi no tā, vai esam labi pēruši vai ne. Ja laikojam svešos rāmjos, mēs neesam brīvi. Es domāju, ka lielākā daļa klātsošo, ja ne regulāri, tad vismaz reizēm skatās populāro televīzijas raidījumu, kas notiek Latvijā, kur vada Jānis Domburs. Ziniet, brīžam, skatoties šo pārraidi, šķiet, ka vairumam runātāji varētu tā pieiet, pieklauvēt pie vēdera un dzirdēt tur iekšā tā tukšu, domu, metālisku skaņu. Šķiet, ka runā nevis cilvēki, bet roboti, kuriem ir iepriekš iestrādāts frāzes, jau iedot kaut kādu noteiktu programmu, un tad atkarībā no situācijas viņi to izspēlē. Šķiet, ka nav radošuma, nav deksmes, nav dumbības, bet mūsu valsts, mūsu Latvija nebūtu radīta, un 18. novembris nebūtu bijis bez šīs dumbības, bez deksmes, bez radošā gara. Tas, kurš vēl atdod Latvijas zemi, tas nav brīvs cilvēks. Kas nemitīgi piekāpjās nacionālās interesēs, tas nav brīvs cilvēks. Tas nav brīvs cilvēks, kurš noliedz mūsu tautas varoņus, kas noliedz vēsturi, kas neaizstāv savu vēsturi, savu valodu. Tie nav brīvi cilvēki. Un šodien ir tā sanāca, ka man ir jāskaitās ne tikai par vienu gadu, kopš pagājušā kongresa, bet īstenībā ir jāskaitās par 6 gadiem, kopš esmu šo organizāciju radījis un ir šai dienai arī vadījis. Un ja man tagad tā vienā teikumā būtu jāpasaka, kas ir organizācija visu Latvijai, tad es pateikšu, ka organizācija visu Latvijai pirmkārt ir brīvu cilvēku organizācija.
Mēs esam brīvi. Un tieši tā mēs arī paliksim, un tieši tāds ir arī organizācijas uzdevums nākotnē. Šodien daudz runā par godīgu politiku. 18. oktobrī, vēlāk 3. novembrī cilvēki gāja uz ielām, sapulcē un teica, mēs pieprasām godīgu politiku. Bet ir jāsaprot tas, ka godīgs politikas var būt tikai tas, kurš ir saimnieks. Tas, kurš ir brīvs savu apziņā. Tikai tas var būt godīgs politikas. Ja šis politiķis vai cilvēks savā dvēselē būs kalps, tad viņš cīnīsies par zelta karātiņu, nevis par godīgu politiku, un godīgu politiku mēs nesasniegsim. Un, diemžēl, tieši mēs, tieši latvieši, esam tie, kas ļauj pie varas nonākt kalpiem. Nevis saimniekiem, bet kalpiem. Un tad man ir jautājums, vai tie, kas vēlēšanās, balsojot, izvēlās pēc mazākā ļaunuma principa savā sirdī, ir brīvi cilvēki vai ne? Nu tā taču mūs mācīja. Nebalsojiet par visu Latviju. Balsojiet pēc mazākā ļaunuma principa. Ja jūs balsosiet par visu Latviju, jūs savu balsi izmetīsiet miskastē. Bet es saku, nē. Miskastē savus balsis izmet tie, kas balso par ļaunumu. Vienalga, liela vai maz, bet tie, kas balso par ļaunumu. Miskastē savus balsis izmet tie, kas balso par kalpiem. Jā, mēs zaudējām vēlēšanās, bet mēs esam uzvarējuši savu sirdsapziņas priekšā. Un tie, kas uzvar savus sirdsapziņas priekšā, agrāk vai vēlāk gūst arī citas uzvaras. Bet tie, kas ir kalpi, tie, kas dzīvo krātiņos, tie nekad nevar uzvarēt. Šodien man tā vairāk sanāk runāt par brīvību. Un ir jārunā par vēl vienu brīvības tādu formu vai izpausmi, proti par brīvību no tituliem. Es vispār uzskatu, ka organizācijā vislabākais pārvaldes modelis, ja to nosaukt par pārvaldu, būtu tāds, kura nekāda titula, nekāda amata nebūtu vajadzīga. Ka mēs savā apziņā, savā atbildībā un disciplīnā būtu tik lieli, ka mēs varētu būt, ka tituli būtu vienkārši lieli, jo tie atņem pārāk daudz enerģijas, pārāk daudz spēku. Tāda šodien ir man izvēle un tādu jūs viņu pieņemiet, ka visus šos gadus skatoties uz visu Latvijai biedriem, kuri bez titulu ir devuši mūsu organizācijām, mūsu mērķim, tik, cik viņi ir bijuši spējīgi to darīt. Arī es vēlos darboties bez tituliem, bez amatiem un dot nebūt ne mazākais esmu devis līdz šim. Šodien uz priekšsēdētāja amata kandidē daudziem no jums pazīstamais Imants Parādnieks. Jāsaka, ka katram cilvēkam ir savas stiprās puses un savas vājās puses. Par katru cilvēku var atrast kaut ko, ko viņam pārnest. Pilnīgi par katru. Bet vienu lietu es varu pateikt. Otru tādu cilvēku savā mūžā, kā Imants Parādnieks, es sastapus neesmu. Un es gribu teikt vēl vairāk. Es uzskatu, ka tādi cilvēki ir mūsu nacionālā bagātība, un mums ir viņus jāatbalsta un jāpalīdz ar visiem spēkiem. Es uzticos Imantam, un es arī ceru, ka jūs šodien uzticēsieties šajā izvēlē man. Un pašā noslēgumā visu Latvijai nosaukums. Daudz runājuši to, varbūt, ko vajadzētu mainīt, vajadzētu iekļaut vārdu partiju vai kaut ko konkrētāk izteikt. Man šķiet, ka visu Latvijai nosaukums ļoti labs, jo tajā ir iekļauts tāds vārds kā visu. Tas prasa maksimumu, tas prasa pilnību, tas prasa vēl vairāk. Un tādiem ir jābūt mūsu mērķiem. Ja mēs cīnīsimies par to, lai mēs būtu otra nabadzīgākā valsts Eiropā vai trešā nabadzīgākā valsts Eiropā, nu tad mēs arī būsim trešā, otrā, nu varbūt ceturtā valsts. Mums ir jācīnās par to, lai mēs būtu pirmā visos rādītājos, lai latvieši būtu pirmie sportā, izglītībā, kultūrā, zinātnē. Mums ir jācīnās par maksimumu. 18. novembris nebūtu noticis, ja mēs izvēlētos mazāko no ļaunumiem. Mūsu mērķiem ir jābūt tik lieliem, cik vien tie lieli iespēja. Un jo lielāk būs mūsu mērķi, jo lielāk ir mūsu atbildība un pienākums būt brīviem savā apziņā. Un tāpēc mēs šodien gribu teikt jauniem un veciem, lieliem un maziem. Iekalsim šos vārdus savā apziņā un atmiņā uz visu mūžu, līdz pēdējai dienai. Mums ir jābūt vislabākajiem.
Mums vienkārši ir jābūt visu labākajiem. Paldies jums! Vārds partijas priekšsēdētāja vietniekam Imantam Barātniekam. Cienījamās dāmas, godāmie kungi. Tā ir, ka pat nesaskaņojot ar Raivi, arī es vēlējos mazāk varbūt atskatīties uz to, ka šajā laikā ir noticis, kad vairāk runāt par pamatlietām. Un šī pamatlieta ir tāda, ka visam ir kāds sākums. Katrai lietai, katrai domai, un doma pirmām kārtām ir sākums. Doma ievibrē enerģiju no mūsu domām, ir atkarīgs, kā tas veidosies tālāk. Sākums mūsu valstī bija 1918. gada 18. novembris. Sākums mūsu organizācijai. Brīžiem jums ir līdzies tā, ka no mums nekas nav atkarīgs. Liekas, lietas pasaulē notiek pašas no sevis, un kā tad mēs viņus varam ietekmēt. Varētu šķist, ka viss ir noticis pats par sevi. Un tomēr, ja mēs palūkosimies vēsturē, mēs redzēsim, ka bija cilvēki, kas ar savu gribu un ticību ir mainījuši pasauli.